Čau visiem Latvijā. Sen esmu zvanījis, sanāk diezgan padārgi, tāpēc izdomāju uztaisīt jums šito video. Ja nu gadījumā jums gribas atnākt ar mani kaut kur pastaigāties. Es iešu uz tirgu nopirkt dažus augļus. Domāju, varbūt jums būs interesanti paskatīties, kā tas notiek un kā tas notiek šajā valstī. Tāpēc mēģināšu turēt šito aparātu rokās un viņu nenomest uz grīdas. Un noteikti izskatīšos kā pilnīgs idiots, kamēr es runāšu svešā valodā, turādams šo sūdu rokās. Bet kaut kā tas ir jādara. Un mans telefons ir pārāk sūdīgas kvalitātes, lai kaut ko varētu iesākt. Varbūt jums būs interesanti. Šādi es dzīvoju. Tā ir mana gulta, mana darba stacija. Šis ir mans izklaides centrs. Mans spēļu konsolītes, protams. Kas tas pa justi, ja viņš nespēlēs video spēles, vai ne? Šis ir mans video spēļu tronis. Ļoti ērts. Mīgs, pielāgojas, tā kā vajag. Super. Anyway, šī ir man superīgā virtuve. Un vēl superīgākais vajag atsūcējs, kuram nav absolūti nekādas trūbas augšā. Viņu ieslēdz un viņš sūc tvaikus no absolūti nekā. Tāpēc es viņu neizmantoju. Tāpēc tās viss ēd ārā. Ok, tālāk mēs iesim uz manu balkonu. Šis ir mans balkons. Skats vairs man nav īpaši labs, jo es dzīvoju tikai otrajā stāvā un vairs nav uz āru. Nu, ir uz āru, bet vairs nav uz to pusi, kur bija forša pļava. Tagad man ir iela, bet arī tas nav slikti. Brīnišķīgie taizemiešu vadi, kurus mēs noteikti redzēsim vēl vairāk, kamēr mēs iesim uz tirgu. Iepazīstieties. Šis ir Gordons. Es viņu nopirku pārsniedz atpakaļ. Gordon, ģimene Gordons. Ok, ejam tālāk. Es tās esmu šitot ciet. Uzvilksim jēzins kājas. Un mugurā. Es saku, jūs pārāk slikti nebūs skatoties to video, jo var derēt šausmīgi graustīsies un kratīsies, kamēr staigāšu. Visādā citādā ziņā nepievērsīšu uzmanību, kas notiek uz ekrāna, ko es šeit filmēju. Bet es domāju, jūs kaut kā tiksiet galā. Ja būs pārāk traki, es jums vienkārši to video nesūtīšu. Ok. Tā, pārbaudām, vai visi mani dokumenti ir līdzi. Jā, pasīt. Latviešu pasa. Stop. Tā. Atslēgas. Cik reizes es neesmu aizslēgts durvis. Slēpēri aizmirstot, ka vajadzēs ir atslēgas, lai tikt atpakaļ iekšā. Alright, ejam tālāk. Tumšs skaitens, kuram mēs īpaši uzmanību nepievēršam. Tā. Iesim tev. Pēc ļoti smuks tāds sienu visādi dekori. Īpaši tādiem, kuriem patīk pāvi. Un kam gan nepatīk pāvi? Tā. No sākuma būs baigais troksnis, bet tas tāpēc, ka mums šeit blakām taisa jaunu ēku. Konstrukcija notiek jebkurā vietā un jebkurā laikā visu caurgādi. Es mēģināšu nejusties kā pilnīgs idiots runājot pie sevis svešā valodā, kā es teicu, un filmējot. Šeit dzīvo gan gadu, bet jūtos kā totāls turists tagad. Turēs jums būs interesanti. Marta beidz smaidīt.
Es mēģināšu īpaši nekatīties un skatīties, ko jūs skatīties. Bet es negarantēju, ka visu ceļu laikā būs baigi interesanti skatīties. Un kā vienmēr, aizemiešu šeltrību. Visā man ļoti patīkami, jo šeit ir šausmīgi skaista daba. Nu, nevar teikt šausmīgi, tas ir nepareizi, bet ļoti patīkami skaista daba. Mūsu uzticamie taksisti. Kā noteikti ievērosiet, visi šeit praktiski pārvērtojas tikai uz skūteriem un motorolleriem. Tāpēc mani vietējie taksisti mani pazīst un sveicina. Šī ir ļoti interesanta ēka. Interesanti ar to, ka tas ir, kā pasaka, sadomazohistu bordelis, ja tā varētu teikt. Nu, nevis, ja tā varētu teikt, bet tas ir tieši tas, kas ir. Atceries to mazo Budas templīti, kurā kaķis gulēja? Kaķis vairs tur neguļ, kaut kur vazājas. Aizemiešu valodas kurs vāciešiem, kāpēc gan ne? Es kā ceru, ka man baterija vēl beigsies, pirms es vispār tiksim līdz tam tirgum. Jau redzēs. Milzīgs dailis. Just because. Smaidīgs meitenes. Šķērsot šeit ielu ir diezgan pašnāvnieciski. Kā jūs redzat, luksuforu praktiski nav nekur. Un ir jāriskē un jācer, ka mašīnas nobremzēs vairāk vai mazāk. Jāmēģina atrast lielāks caurums un jāsprauks iekšā. Tagad tev šo momentu nav tik traki, bet mēdz būt krietni vien trakāk. Īpaši šī ceļa, nezinu kāpēc. Sorry, Cap. Right now? I'm making video for my family. Say hi. Visi cilvēki ir smaidīgi un šausmīgi atsaucīgi. Ar jebkuru var runāties, jebkurš ar tev parādīs, kur tu esi apmaldījies, kur var tikt, kur var iet. Aizemieši paši par sevi ir ļoti, ļoti atsaucīgi un patīkami tauta. Nav īpaši saulains, tiesa gan jāsaka, bet tas ir pārsvarā tāpēc, ka tagad jau iet uz novakari, saule ir paslēpusies aiz ēkām, un atvainojos par trocni. Kā es teicu, visur kaut ko vienmēr ceļ un labo vai taisa. Un arī fakts, ka saules nav īpaši daudz, tāpēc, ka uz doto momentu ir lietus sezonas beigas. Es godīgi sakot izmantoju reto momentu pēdējā mēneša laikā, kad nelīst. Un var arī kaut ko ārā izdarīt. Restorāni, bordeļi, bāri, viss pie viens, viss vienkārši viens pie otra. Praktiski visa pilsēta balstās tikai un vienīgi uz restorāniem un turismu un uz turismu aģentūrām. Lone Star, labākās teksasiešu amerikāņu stila ribas pasaulē.
Savarīkā! Viesmīlis. Arī jau pazīst pa labu, pa gabalu. Visur pilns ar krieviem. Krievi tur, krievi šeit, krievi visās malās. Katra otrā zīme krievu valodā. Višķi ironiski, bet tā tas ir. Mēģināsim tagad tikt garām, lai man nenobrauc. Vienu no maniem mīļākajiem restorāniem. Nopirksim kādu bulciņu. Savarīkā! Hey! Brīnišķīgi slēgas at croissant. Hey, say hi. I'm making a video for my family. I will take a croissant. Could you help me with that? Just one croissant. Thank you. Almond. Just one. Yeah, almond. Jāsamaksā? How you doing? You okay? Ļoti jauka maza franču kartuve.พี่เอโอเคยังเช็คดูด้วย Oh my cup. Bye. Oh, yeah, I nearly forgot my wallet. Thanks. Tas brīnišķīgs kūk. Cup un cup. Skubē turisti, var darēt meitenes nodomāja. Ejam tālāk. Pa dienu šis krustojums nav nekas īpašs. Uz vakara pusi, kā jūs redzat, luksuforu nav absolūti nekur. Šeit ir vienkārši, kurš pirmais nāk, tas pirmais griežās. Absolūts haoss. Šī ir iela, kurā es dzīvoju, uz kuras es dzīvoju, kad es tikko ierados Taizemē. Saucās Soibukau. Viena no populārākajām ielām, ja tā varētu teikt. Visvairāk jau tieši tāpēc, ka viņi ir starp praktiski pilsētas vidū. Un jebkur var tikt, braucot caur šo ielu. Ir nežēlīgi karsts. Un es rīstu kā cūka. Skūteri tik daudz, ka balsīm vien laukā. Varbūt ievērojat, ka arī trotuāru nav. Viss notiek uz ielas. Pārdošana, ēšana, dzeršana. Dažreiz pat gulēšana, bet pārsvarā iešana notiek uz pašas ielas. Šī ļoti populāra iela. Daži no vispopulārākajiem bordeļiem ir uz šīs ielas. Funhouse, viens no tiem. Tālāk mums ir Soja Honey, jeb medutuņu iela. Tikai tāpēc vien, ka tur ir masāžas restorāns, kurš saucās Honey. Lielisks indiešu restorāns, kur man patīk dažreiz ierasties.
Māma jau kā. Ja mēģina izvairīties no puisīšu meitenēm, vai man neuzbruk, ne jau agresīvi, bet viņas mēdz tevi paķert aiz rokas un nemaz neprasa, vai tu gribi āliņu ar viņām iedzēt, viņas vienkārši tevi ievelk bārā. Arī kā? Mēs tuvojamies vienam no vispopulārākajiem puisīšu bāriem. Pilnīgi visas meitenes, tur nav meitenes. Dažas no viņām izskatās tik labi, ka neatšķir. Man elmēn. Šitais čalis mūs kaitināja katru dienu, kad es dzīvoju šīs ielas. Es pamostos pie šīs skaņas. Vienkārši busiņš brauc pa ielu un kliedz, ka pārdod laimus. Citrons, laimus, citrušus, visā tam līdzīgi zarazi. Es brīnos, ka mans aparāts vēl nav nobeidzies baterijas ziņā. Uz ielas cepas vistiņas? Kāpēc ne? Bet ir baigi garšīgi un lēti. Šitāda vista maksā 150 bakti, kas ir apmēram 2 lati. Apmēram. Ne vairāk. Katrs otrais veikals ir bārs, vai restorāns, vai hotels. Šī pilsēta vienkārši dzīvo uz turismu. Savādāk nekā cita nebūtu. Brīnišķīgais aizzīmēšu vārdu. Es vienkārši esmu šokā atros, ka tikko ierados, man vienkārši bija. Ar kuru galu viņi domā? Es redzēju vienu reizi atnāca lietas laikā elektriķis, vienu no šitādiem muģikļiem, labot. Piebrauca, pabakstīja lielu puļķi, garu puļķi, visu padarīšanu nodziriksteļoja, viņš noraustīja plecus, domāt puļķi un aizgāja. Dan, salabots. Kāpēc vien ne? Iziesim cauri tirgumu. Šeit ir arī augļu tirgus, uz kuru es biju tēmējis. Tad mēs iziesim cauri nakts tirgumu. Kaut arī nav nakts, tur vienalga ir tirgus. Un tur var visu kaut ko redzēt, ko aizzīmēšu ēdu. Varbūt būs interesanti pastīties. Mēģināsim atkaut tik pāri. Svaigi sētas zītiņas, pašaro jūras veltes, liemezīši, svaigi krabji, visu sādu labumu, kukainīši, sienāži, diezgan pretīgi, ja godīgi, bet šitie gan labi, garšo pēc zemesriekstiem. Ceptas vistu kājas, ceptas vistu spārliņi. Viss, ko viens sirds vēlās. Rīšu plācenīši.
Viņš man savāds skatās, jo es neko nepērku un runāju pie sevīm. Bet gan jau viņi pārdzīvos. Very cup. Banānu lapās sautēt dažādi dārzeņi. Labi, pietiks vazāties pa tirgu. Kaitināt noklīdušas suņus. Iesim pēc augļiem. Kur tumšs. Kāpēc palika tik tumšs? Man liekas, man baterija beidzas nost. Ok, iesim nopirkt kādu augu. Šeit ir vienkārši kolosāli mango, bet, diemžēl, šie vēl ir zaļi. Ko varētu paņemt? Tu man ir pensum arbūzu. Tu arī kāp? Hello, can I have one? Yeah, can sell? I'll take one. I'll take this. Yeah? Can I buy this? Es zinu, kāpēc visi izskatījās šausmīgi pārsteigti, ka es zinu nopirkt arbūzu. Ting tong parang, yeah? Mēģināsim atrast naudiņas. Nē, man ir tikai lielas naudiņas. Man ir arī mazas naudiņas kabatā. There you go. Keep the change. It's okay. Keep the change. Kapunka. Say hi. Okay. Domāju, ka ar to arī beigsim. Mums šodien pastaigi, jo man vēl ir dažas darīšanas jāpabeidz. Okay? Drīz tiksimies. Bučus. Mīlu visiem. Čau.